Sveiki! Man prieks tevi redzēt. Ja tu skaties šo raidījumu, tu noteikti esi jau redzējis visas iepriekšējās sērijas. Mums ir bijusi neliela pauze, mēs esam nomainījuši vietu, bet tas nemaina raidījumu būtību. Katru reizi pie manis ir kāds viesis, kurš tāpat kā mēs visi ikdienā saskarās ar kādām sajūtām, emocijām, situācijām, kuras liek mums justies diskomfortā. Un šī saruna ir vienkāršs pierādījums tam, ka bieži vien iznesot ārā to, kā es jūtos, es varu daudz ko mainīt. Dažreiz vienkārša saruna, patiesība un atklātība pašam pret sevi. Un šodien pie manis ciemos ir Ieva, un Ieva minēja interesantus vārdus savā pieteikumā. Viņa saka, ka viņas prāts tur viņu slazdā. Un ir ieliktas bailes un salīdzināšana jau no bērnības. Vēlme sevi salīdzināt, būt labākai, un iespējams tas ir galvenais iemesls, kādēļ nekad tā arī nejusties pietiekami labai. Sveika, Ieva! Sveika, Nika! Ieva, tu rakstīji savā pieteikumā vārdus, kuri mani laikam iekrita visvairāk acīs. Un tas bija vārdu salikums sava prāta slazdā. Kā tu ikdienā to izjūti, ka tu esi sava prāta slazdā? Es to izjūtu tā, ka man dzīvē ambīcijas ir diezgan lielas. Man ir savi mērķi, kurus es esmu uzlikusi. Bet tad, kad šie mērķi kaut kādā ziņā es uz viņiem eju, es jūtu, ka mans prāts man stāsta lietas, kuras es negribu dzirdēt, ka es neesmu pietiekami laba, ka kāds noteikti ir labāks par mani, un ko tad es tur tagad iešu, ko tad es tur tagad darīšu, un ko tad par mani padomās, un noteikti teiks, ka viņa taču tur... visu laiku ir tādas negācijas, ko tas prāts skaidro man, tā kā varbūt tev to nevajag. Lai gan es to gribu, bet man tas prāts reizēm, ka pašai liekas, viss, pietiek. Viņš mani tā kā ir ieslodzījis un neļauj man varbūt tikt uz tiem mērķiem, uz kuriem es gribētu tikt. Kura ir tā daļa, kura grib? Manī, tā kā kura daļa? Tu saki, prāts ir tas, kurš tev ir ieslodzījis un kurš tev neļauj, kura ir tā daļa tevī, kura grib? Man šķiet, ka man diezgan daudz tā grib. Kā lai to pasaka? Ļoti grūti īstenībā noformulēt. Pamēģināji nedomāt par to, kā to noformulēt, bet reāli pēc sajūtām, kad es tev uzdodu jautājumu, kura ir tā daļa tevī, kura grib? Visa mana būtība. Es teiktu, ka jo es tāpatās, tā kā man ļoti patīk būt uz skatuves, un tā vieta, kur es gribētu būt, tātad šī skatuve ir tā kā sabiedrībā diezgan tāda, ir kaut kādi šie standarti, kādai tev ir jābūt, un varbūt arī kaut kādā ziņā šis sabiedrības nosodījums. Tas, ka es uz šīs skatuves jūtos labi, tas laikam ir tas dzinuls, kurš man tā kā saka, ka man tur ir jābūt, jo tā sajūta uz skatuves ir ļoti laba. Bet tas vispārējais, kā līdz tam tikt, man visu laiku ir tāds bremze. Tā kā, nē, man tur tā kā, es taču tur neiedaros, nē. Tajā pašā laikā, jā. Un, saprot, visu laiku dzīvo tādā jā un nē, bet laiks jau iet uz priekšu. Tu visu laiku tikai jā, nē. Tieši tādēļ izriet šis jautājums, lai tu ieraudzītu atšķirību starp to, ka grib, tā ir tava patiesā būtība. Negrib, tā ir prāta konstrukcija, kas ir izveidojusies no tā, kur tu esi augusi, ko tu esi redzējusi, sākot no bērnības, skolas vide, kas ir bijušas normas, kāda ir bijusi tava pieredze, kādas ir bijušas attiecības un tā tālāk. Tas viss ir uzbūvējusi prāta konstrukciju, kura ar tevi runā ikdienā. Bet tas, ko tu jūti, kad ja mēs sakam prāts, tas ir loģiski, domas, tas ir tas dialogs, ko tu dzirdi. Bet sajūta, tas ir būtība tava. Tas ir tas, kas runā ar tevi caur sajūtām. Kā tu domā, kam ir lielāka taisnība? Tik grūts jautājums. Kā mums ir jādzīvo dzīve? Caur kuru no šīm? Es pēdējā laikā es noteikti šos dzīvi cenšos dzīvot caur sajūtām. Viennozīmīgi. Kopš arī man ir savs biznesiņš, ja
es ļautu tikai savam prātam vaļu, tad droši vien man tas biznes arī nebūtu. Tas ir tiešām tādā pēdējā gada laikā, kad es esmu centusies ar sevi strādāt un mazliet sevi iestāstīt kaut kādas lietas, ka šis prāts grib ņemt par mani virsroku. Bet šo biznesu vadot, es arī saviem darbiniekiem saku, es paļaujos tikai uz savām sajūtām. Kā es gribu, ir tiešām tā sajūta. To pat ir ļoti grūti vārdos izstāstīt. Bet es domāju, ka tam biznesam ir attīstība tikai tāpēc, ka man ir šī sajūta. Jā. Tātad tev ir vesels piemērs tam, ka sajūta nemelo. Tāpēc, ka prāts, viņš melo nemitīgi. Ja, tas, ko viņš uztver par informāciju, ko viņš domā, kas ir pareizi, ko man pateica kāds cits, vai kas citam der, vai tas, ko sabiedrība kaut kur akceptē, es to nošpikošu, lai darītu to pašu, lai man tikai nedraudētu briesmas. Tas ir filtrs, caur kuru tu skaties pasauli. Tā neesi tu. Tas ir tikai filtrs, kuru tu uzliec, domājot, ka tad tu kaut kur iederēsies. Bet viņš nekad nesakritīs ar tavu sajūtu. Un tava sajūta ir tas, kas patiesībā ir noticis jau tavā dzīvē. Tu saki, es to daru, jo es jūtu. Pat minot šos vārdus, tu smaidi. Ja, kāpēc? Tāpēc, ka beidzot ir tā daļa tevis, kas ir uzklausīta, kas ir realizēta, un viņa tev parāda, kur strādā. Un tu tagad man centies pateikt, ka patiesībā es dzīvoju prātā, tāpēc, ka tā man ir droši. It kā droši. Bet tad, kad es klausu sajūtas, tad es sasniedzu. Un tev ir piemērs jau. Tev jau ir sasniegts kaut kas, šīs jūtas saklausot sevi. Kāpēc tu nevari izlemt saklausīt jūtas arī citās sfērās? Tāpēc, ka tās sfēras ir divas dažādas. Un, laikam, katrā tai sfērā ir tas, piemēram, ja tu esi skatuves cilvēks. Šobrīd man ir sava kafejnīca Vecrīgā, un tur ir caur kaut kādām lietām, caur interjeru es to savu, kas man ļoti patīk. Tā ir tā man otra radošā puse. Un tur es kaut kā izlieku tajā mantā to savu. Bet, ja mēs runājam par skatuvi, uz skatuves es eju kā es esmu tas cilvēks, kurš parādās auditorijas priekšā. Tā nav vairs skaista vāze ar ziediem nolikt uz galda vai laba mūzika, ja, kur skan tajā kafejnīcā. Bet es tajā pašā laikā varu no tā visa tā caps, es tur visu izdaru, viss ir fantastiski, tā mana sajūta, bet es pati kā cilvēks, neesmu, bet uz skatuves tu jau kāp un tu esi tu pats, kā tu izskaties, kā tu sevi pasniedz. Un tur, laikam, sākās, ka tās sfēras ir divas dažādas, jo tur sākas runa par mani pašu, kā es iznesu sevi cilvēku priekšā. Un tur ir tas, kad es, laikam, kā es arī rakstīju, kad bērnībā ir ļoti daudz dzirdēts, kā bērns stāvot blakus, nevis varbūt tieši savā virzienā, arī savā, bet kā cilvēki aprunā citus, kā ir tie sliktie vārdi, ka viņš ne tā izskatās, ak, Dievs, ko viņš vispār tur lien uz tās skatus, ko viņš vispār tur lien televīzijā. Un es, laikam, esmu bijusi tādā vidē, un tad, kad es nonāku līdz tam, manī sākās tāda panika iekšēja, kad, ak, Dievs, bet ja par mani runās tāpat, un droši vien tagad es tur aiziešu vai televīzijā vai kaut kur, un lai gan es kāpju pāri, es tāpat kāpju šīs skatuves, bet tas ir tā ļoti smagi un grūti. Un tad ir pēc tam, kad tu nokāp, tad ir tā sajūta, kad, es jau tagad, kam lai es tagad paprasu, vai es biju pietiekami laba, es nodziedāju skaisti, un meklēt vēl kaut kādu to atzinību pēc tam. Jā. Un šis pēdējais teikums arī ir atslēgas vārds tam, kādēļ tev ir grūti. Jo tu to nedari sev. Tad, kad tu pa īstam kāpsi priekš sevis un dziedāsi sev, tu negaidīsi atzinību un tev pilnīgi neinteresēs tas viedoklis. Bet kamēr tu gaidi, lai es būtu laba citiem, lai es būtu priekš citiem, iedarētos, izskatītos un tā tālāk, tikmēr vienmēr būs grūti. Un tas ir indikators tam. Un te ir jautājums, kāpēc tu nedari to sev? Tāpēc, ka visu arī bērnībā mūzikas industrija, tas ir tāds vispār šī skatuve. Jau no mazām dienām ir visi konkursi, kur tu kāp uz skatuves, tevi vienmēr vērtē, vai tā ir žūrija, vai tas ir, tāpēc arī tagad, jau lielai esot, man konkursi nekādā ziņā neuzrunā. Tāpēc, kad es laikam baidos, man ir apnicis no tā, ka man kādam ir jāizdabā, ka man ir jāuzkāp, ka mani vērtē, ka ir kaut kāds tikai šis subjektīvais viedoklis. Un visu bērnību par tiem konkursiem braukājot, ir tāda sāpe, kad tu tā kā dari visu, bet tevi nekad nenovērtē.
Tas ir jau no 3 gadiem, iedomājies, ka tu visu laiku esi uz šīs skatuves, un tagad arī bērni, kad es starp citu pat vakar sēdēju žūrijā, un man tik ļoti bija sirdī tāds, es uz viņiem skatījos, man viņus katrs gribējās samīļot, jo es zinu, kā viņš jūtās. Tāpēc, ka tu gribi samīļot sevi. Jā, es ticu, es to vakar arī noķēru to sajūtu. Sevi, tajā vecumā. Un te arī ir, ja mēs skatāmies dziļumā, tad tu jau ļoti labi pateici, ka no 3 gadiem tu jūties nenovērtēta. Un tad tu meklē vērtējumu, lai mani novērtē žūrija, lai mani novērtē sabiedrība, lai mani novērtē vēl kaut kas. Kāpēc tu pati sevi nenovērtē? Es sev vērtēju, bet ne tik labi, kā vajadzētu. Es ļoti sev lieku tās latiņas. Cik tu dod sev atzīmi? Nu, šobrīd pirmais cipars, kas tev nāk prātā. Kaut kāds 6. Un tā arī ir, vai ne? Tā arī ir, es nemaloju, uz 6. Tad principā, lai gan citreiz, piedod, es tev pārtevu, citreiz ir tā, ka kādās dienās liekas, ka es sevi mācos, tagad arī drusciņi tā kā, malacis sieva, nav jau tik traki ar tevi un tā, bet ja tā to kopīgo bildi ņem, tad droši vien tas ir tas 6. Jā. Tas arī ļoti labi parāda patiesībā, ka mūsu apkārtējā pasaule perfekti atbilst mūsu stāvoklim iekšējam. Ja es iekšā jūtos uz 6, man apkārtējā pasaule atbilst uz 6. Tu esi sev uzlikusi, ka tu gribi 10. Tavi mērķi, kā tu pats saki, es izmantoju ļoti augstas prasības pret sevi, ļoti augstu mērķi, un šeit tu pieteikumā arī minēji, ka es uzlieku pārāk augstas latiņas, kuras es pati nemaz neredzu. Kā tu ar 6 var gribēt sasniegt 10? Kas priekš tā būtu jāizdara, ja tu šobrīd matemātikā mācies uz 6, un tu vēlies 10. Ko tu darītu? Ja par matemātiku runājam, droši vien soli pa solītim. Tas notiktu tāds, nebūtu tā, ka es droši vien uzliktu, ka rītā tagad ir tas 10. Tur ir jāsāk ar pat man šķiet, ka manā gadījumā, kā es to jūtu, man vajadzētu pat sākt ar tādiem 6,5, 7. Tā kā iet tādiem pavisam maziņiem solīšiem. Ko tas dotu? To izaugsmi. Manī pašā un to dzīves. Es pat teiktu, laikam, priekš manis tas būtu, kad es kāptu tādu dzīves labsajūtu, jeb mieru iegūt sevī. Es pat teiktu mieru, jo tas šobrīd ir tas, kas man visvairāk triggerē ikdienā, jo es tā kā dzīvoju visu laiku tādā paaugstinātā trauksmē. Es saprotu, ka man ir tik un tik gadu, ka tā dzīve iet, un kaut kā tie mani sapņi varbūt slīd man no rokām ārā, jo es jau pati to tā kā uzlieku. Un tad ir tā, ka tad tie mērķi ir tik lieli, bet tas laiks iet un bērni aug. Un tu saproti, ka varbūt tas nav man šajā dzīvē. Un tagad jau aiziet cita tā doma, ka varbūt man to nemaz nevajag. Varbūt tas nav man. Ja tas nav tev? Ko tu pirmais, ko tu jūti, ja es tev saku, tas nav tev? Nemēģini nemaz. Tātad atkal tu mēģini sev aizvest projām. Patiesībā tas ir tev, un tam indikators ir tas, ka tu to teici, es jūtu. Ja tu man tā teiktu, es domāju, ka tas ir man, tad tā ir ilūzija, jo tā ir balstīta uz prāta konstrukciju, kas ir domas. Bet ja tu man saki, es jūtu, kā tu arī teici, tad tas nozīmē, ka tā ir tava būtība. Un tad, kad tā ir mūsu būtība, ir viens atslēgas vārds. Mēs nedrīkstam to nedarīt. Nevis man tas ir jādara, bet tu nedrīksti to nedarīt. Ja es tev teiktu, ka tu šajā pasaulē esi atnākusi ar šiem talantiem, un tā ir tava atbildība pret pasauli šos talantus parādīt, jo viņi tev ir iedoti, tad, kad tu to nedari, tu pārkāp augstākā gribu. Ja mēs ticētu, es nezinu, vai tu tici vai ne, vai kāds to sauc par augstāko es, kāds to sauc par Dievu, un vēl man ļoti patīk šis piemērs, ja Dievs tevi radīja, lai tu ar savu balsi cilvēkiem nodot tālāk to, kā tu jūties, caur šīm vibrācijām, caur to, kā tu jūties, nevis kā tu izskaties, nevis kā tas izskatās, bet tu taču esi pati dzirdējusi, kad kāds dzied, un tu vienkārši iekšā jūti, pat tad, ja tu to neredzētu, vai ne? Jo kas tiek nodots? Vai nu sāpes, vai nu prieks, vai nu kaut kas, ko cilvēks izdzied. Tā ir tava atbildība, ka tev ir šis talants, šo talantu izmantot. Un tad, kad mēs nedaram, mēs neejam savu to būtības ceļu, tad ir šīs te trauksmes, es nejūtos labi, jo patiesībā tev ir jāiet tur, tu visu laiku ej projām.
Tādēļ tie vārdi, ka tas ir tas, ko tu nedrīksti nedarīt. Varbūt tas tev iedos lielāku pārliecību par to, ka ne jau priekš citiem, bet tev nedrīkst to nedarīt. Un atliek būt dažiem cilvēkiem, kuriem varbūt vajag tevi tur redzēt kā piemēru, lai viņi pēc tam aizietu to ceļu. Stāsts nav pat tajā sistēmā, piemēram, kā piemērus tev var likt sevi. Šajā stāstā es varu uzlikt sev kā galveno varoni, bet es varu saprast, ka mana loma ir ļoti maza, jo viņi noklausīsies šo raidījumu vēl 10, 20 cilvēki, 100 cilvēki, 1000, un katrs no viņiem kaut ko paņems un aizies tālāk ar to. Mēs esam mazi kauliņi tajā brīdī, un tev ir jāredz tajā brīdī, kad tu uzkāp uz skatuves. Jā, mēs varam domāt, ka es esmu super tur zvaigzne, vēl kaut kas uzlikt uz sevis šo svarīgumu. Un tad, kad mēs uzliekam svarīgumu, ir kas? Bailes, vilšanās. Ja tu noņem nost šo svarīgumu un saproti, ka tā ir vienkārši lieta, ko tu nedrīksti nedarīt, tevī tas ir ielikts iekšā, tā ir tava atbildība pret šo dzīves, tavu būtību, tad ar kādu domu tu iziet uz skatuves? Kā tagad tilēt sevī šo? Tas ir interesanti īstenībā, jā, jo parasti uz skatuves ejot, es tur tiešām labi jūtos un vispār, tā kā auditorijas priekšā tas man vai runāt vai dziedāt, jo es tiešām sevi kaut kā saistu ar savu balsi jā, es saprotu, ka man viņa ir. Un tagad, ja es tā kāptu uz skatuves, es noteikti pamēģināšu, kā ir iznest šo mūziku caur savām tādām atkal sajūtām, nevis tikai to, kad, hei, vai es esmu pareizi tur kaut ko tādu izdarījusi, vai nezinu, tur vārdu izrunājusi, vai vēl kaut ko. Kā es vienmēr kāpju atkal pēc kaut kādiem tiem likumiem un standartiem, un man liekas, ka visi mani vērtē un visi mani tā kā. Es noteikti pamēģināšu, kāda ir šī sajūta. Šobrīd šeit sēžot, daudzus gadus esot tajā sajūtā, man ir grūti iztēloties. Ja es noņemu vārdu grūti, tev nav grūti iztēloties. Tad kā ir tad? Tad man ir vienkārši jāiztēlojas. Jā. Tad pamēģini vienkārši iztēloties. Jā, tad tā sevi, noteikti ir. Vienkārši atceries pēdējo reizi situāciju, kurā tu ej uz skatuves un izjūti šo lielo satraukumu, trauksmi, tavā galvā ir 100 domas par to, kādai tev jābūt, kā tev jāatbilst, kā tev tūlīt vērtēs. Kāda ir sajūta tavā ķermenī tajā brīdī? Vieglums. Ļoti liels vieglums. Un es neteiktu, ka satraukums pazustu noteikti, tas man vienmēr būs, bet tāds vieglums un tāda mīlestība liela pret to, ko es daru. Un tagad paskaties sevi uz skatuves, kad tu to dari ar to mīlestību, jo tu saproti, ka tā ir tava būtība, tu to nedrīksti nedarīt. Kāds ir tavs sniegums? Kā to jūt citi cilvēki? Un kā to jūt pat tas, kuram tur būtu jāvērtē? Kā tu atšķir, kad tev iznāk, kad tu sēdi tajā žūrijā, kā tu īstenībā pēc kā atšķir? Kā vērtējums ir augstāks. Varbūt 3 vienādi cilvēki, viņi perfekti 3 var nodziedāt. Pēc dziedāšanas principiem tur viss atbilst. Bet vienam būs vieglums, viens to vienkārši izdarīs ar tādu, hei, es to daru, tāpēc, ka es to nevaru nedarīt. Otrs to darīs, jo viņam tur skolotāji vēro, mamma vēro, tur tagad man ir jāatbilst tam. Jā, viņš arī var nodziedāt perfekti. Bet kuram tev gribēsies iedot lielāku vērtību? Protams, es saprotu, par ko tu runā. Noteikti tam, kuram ir vieglums, un to var just pat uzkāpjot uz skatuves. Un iespējams, kad es arī esmu devusi cilvēkiem šos nepareizos impulsus, tādu sajūtu par sevi, jo, ja mēs runājam par mūziku, tad tā arī ir, ka visus šos gadus, kad es nodziedu, kad es esmu uz skatuves, es nokāpju, un cilvēki ir, kā teikt, sajūsmā. Viņi tā kā nāk un saka, Ieva, kāpēc tu nedziedi vairāk? Kāpēc tu neesi tur, kur tev ir jābūt? Es nezinu. Saproti, un ir tā, tad, kad cilvēki to saka, un tas ir gadiem, un man jau ir apnicis, man liekas, bet ko es daru nepareizi? Kurā brīdī es daru kaut ko nepareizi? Tu vienkārši nedari. Jā, ko tu vēl gribi dzirdēt? Jā, nepareizi ir tas, ka tu to nedari, tev pat visu pasauli to parāda. Bet stāsts ir par ko? Šis cilvēciņš, kurš ir uz skatuves, ar to sajūtu, ar kuru kaut vai tev tur ir viegli un tev patīk un tu tici, bet tev tomēr ir visu laiku tā sajūta, ka mani vērtēs, man ir jāatbilst.
Kā tu pati sajūti miedarbību ar šo cilvēku? Un tad, kad viņš nokāp no skatuves, vai nav sajūta, ka tas taču tev ir apgrūtinājums vispār dziedāt? Tā kā man pašai? Jā, man būtu tāda sajūta, klausies, tev tas ir apgrūtinājums dziedāt, un tu iznāc ar tādu to, ka tev ir jāatbilst, tas rada kaut kādu spriedzi uzreiz. Es viņu nolasītu, kā tev tur piespieda atnākt. Tev tas nemaz nepatīk. Ja godīgi tajā brīdī, kad dziedu, noteikti ne, un arī, kad nokāp, bet es esmu atklājusi sevī, kad es gaidu no saviem tuvākajiem. Es tā kā pirmais man ir vīrs, es uz viņu skatos, kad es tā kā nodziedu. Mamma, ja viņa tur ir, un man ir tāds, tā kā, saproti, man nav tāda, es to izdarīju, tas bija tik superīgi, tas bija tik kaifīgi. Nē, man ir tāds, ka man vajag, lai man nāk un saka tagad, tu superīgi to izdarīji un tā tālāk un tā vēl joprojām. Man to var teikt citi, bet tie mani tuvākie, ja viņi man to tā kā, un tad es vienmēr, ko es pati sev cenšos nekad nedarīt, tad es aizēju pie tev nepatika. Un man tāds, Ieva, ko tu dari? Tā kā, protams, ka viņam patika, bet man ir tā viņam drīkst nepatikt? Viņam drīkst nepatikt. Protams, ka viņam drīkst nepatikt, un tas ir skaidrs, bet tā mana, es nezinu, ja viņš man to pateikt tieši acīs, viņam nepatika, es nezinu, kā es to pieņemtu. Es tiešām, tad man droši vien sāktos, kas tev nepatika, kāpēc? Tā kā man būtu visu laiku jāanalizē, kas tev bija. Jo man mamma ir brīnišķīga, viņa man uz šo skatos ir uzlikusi dzīvē, un tas viss ir ok, bet es atceros bērnībā, kad arī nodziedot koncertos vai ko es vienmēr aizgāju, man bija pirmā mamma, un tas bija, kā bija? Bija labi. Varēja labāk, bija labi. Un tas man uzreiz tā kā mani es paliku tāds maziņš, un man likās, bet kā? Es taču visu izdarīju, ko es varēju. Es nevarēju vairāk. Un tā visu laiku. Tu ļoti skaisti nodziedāji, bet jā, tev tur tā vietiņa, vai tev tur tas? Tu šodienā tā pati ar sevi nerunā? Runāju. Ar ko tu atšķiries? Jā, es runāju pati ar sevi. Tas ir tieši tas pats dialogs tavā galvā, tikai atšķirība ir tā, ka tavā galvā tā skan ir mammas balss, ne tava. Jā, tas dialogs, tā arī ir. Un tu arī rakstīji šeit, daru to jau no bērnības, bet nevienmēr man tika teikts, tu vari labāk, tu vari perfektāk, un šodien es vairs ar to netieku galā. Un tas ir tas fenomens, ka, ja mums bērnībā ilgi tas ir teikts, tad nākotnē tā balss saglabājās mūsu galvā. Tā nav tavējā balss, tā ir mammas balss. Ko patiesībā mamma gribēja sakot to? Kā tu domā? Es domāju, ka viņa gribēja caur mani piepildīt savu sapni. Tas tad, ir viens. Kad viņa tev teica, varēja labāk, ko viņa patiesībā vēlējās ar to panākt? Ar kādu domu viņa to teica? Tiešām, kad vienkārši nav labi, varēja labāk? Vai kāds, ja tu tā iejūties viņas vietā, ko viņa gribēja ar to? Es domāju, ka varbūt pat, ka viņai, ka tas no viņas arī nāk, ka viņai nav šis, bet es atkal teikšu par to sapni, man kaut kā liekas, jo mamma vienmēr gribējusi dziedāt, bet viņai tas nesanāca. Viņas ar mani lika atkal to dziedāšanu, to mūziku. Bet tev tas patīk? Tas man patīk, jā, bet līdz ar to viņa to, tas viņas nepiepildītais sapnis manī, un varbūt viņa kaut kāds ar sevi, ka viņa varētu labāk, to grūti spriest. Kā tev patiktu variants, ja patiesībā, ja viņa tev būtu pateikusi kādā no tām reizēm, tev ir super labi, ka viņa baidās par to, ka tavs attīstība apstāsies? Jā, iespējams arī tā. Cik es esmu, man nav tāda saskara ar dziedāšanu, bet cik es esmu dzirdējusi, tur vienmēr tiešām var labāk. Un tie, kas tās balsis veido, viņi visu dzīvi to dara pareizi, vēl joprojām. Jā. Tas, ka Jennifer Lopez dziedu skatos, tas nenozīmē, ka viņi pārstāja trenēties vokāli, vai ne? Bet tas ir visās dzīves jomās. Jā. Tas, un ja viņas tas teikums ir par to, lai tu neapstājies šeit, kad ja tu iesi pēc tā, ka var labāk, tu visu laiku augsi un progresēsi. Bet tas nevienmēr strādā, un tas redzēja, piemēram, manā tavā gadījumā, vai tas nestrādāja? Nē. Es jūtu, ka, jo te ir tā sajūta, ka, ja tu netiec paslavēts arī par to, ko tu esi izdarījis, jo
tas ir kā jebkurā profesijā, tiek ieguldīts milzīgs darbs, ja tev ir mērķi, tu ej uz viņiem, tev ir konkurss, tev ir vienalga, kurā dzīves sfērā tas tā var būt. Un tu ej uz viņiem, un tad ir tie cilvēki apkārt, kuri tev visu laiku, tu vari vēl labāk. Un tad vienā brīdī ir tāds, pagaidi, es zinu, jo es esmu ļoti paškritiska pati pret sevi. Un ļoti bieži, tagad arī esot jau tādā vecumā, es, kad nodziedu vai kaut ko daru, es pēc tam sevi tik smalki izanalizēju, ka man nevajag, lai man no malas, un es to esmu arī pateikusi atklāti, ka visi es vairs negribu to dzirdēt. Es saku, es pati zinu, ko es izdarīju nepareizi, uz ko man ir jāiet, kas man ir jātīst. Bet tas rada nogurumu. Tas rada nogurumu. Tev nav nogurums no tā, ka tu esi paškritiska pret sevi? Ir. Jo apkārtējā pasaule ir spogulis. Visi tavi tuvinieki tev skaļi pasaka to, ko tu pati sev saki. Jā, es pilnīgi tam piekrītu. Tavas domas pašai pret sevi kritiskas, tavi radinieki, vistuvākie cilvēki nokritizēs. Un stāsts ir par ko? Par to, lai tu maini to pret sevi. Tev ir jābūt tai, kas sevi ieliek šo vērtējumu. Tev ir jāpasaka, ka sevi ir forši. Tu izdarīji super. Tev sanāk. Tev ir jābūt tai, kas uz skatuves kaifo no sevis. Nodziedāt sev. Un tad viņi to jūt. Un tad nāk atpakaļ šis te klausies. Tas bija fantastiski. Nevis mēs priekš viņiem to darām, jo tad mēs saņemam tikai to, kas ir priekš viņiem, un tās ir tavas domas, ka es neesmu pietiekami laba. Viņi to translē tev atpakaļ. Bet tad, kad es izēju uz skatuves, un es to daru sev, un es nokaifoju no tā procesa, un to, kā man patīk, un man ir pilnīgi vienalga, kāds būs tas rezultāts, bet es to daru, tāpēc, ka man vienkārši ir kaifs no tā. Tad ir tas feedbacks, kas vienkārši līst pāri tev. Un viņš ir patiesis un īsts, tāpēc, ka cilvēks caur jūtām runā, caur sajūtām. Un tas viss, kas notiek ar tevi, ir tikai par to, lai tu beidzot atgrieztos tajā dialogā. Un tai meitenei, kura gaidīja uzslavas iekšā tevī, tev ir viņai viņas jādod, nevis viņiem, tas nav viņu pienākums. Tu esi viņiem uzlikusi ļoti augstas prasības. Nākat aizpildat manu caurumu, es neesmu gana laba sev, nākat tagad stāstat, ka es esmu. Bet ne tavam vīram, ne tavai mammai, nevienam no viņiem nav jāpildas. Tu viņiem nastu uzliec ar to. Bet tu ļoti pareizi saki, jo arī man apkārt šie cilvēki, ja godīgi ir, pieņemsim tāpat mana mamma, viņa ir superīga, viņa ir brīnišķīga. Bet viņa ir tieši tas pats variants. Un es visu bērnību, visu laiku līdz jau tādam vecumam, es no viņas esmu redzējis, ka viņa tā kā, piemēram, es nezinu, tur uzvalku kleitu, kā man izskatās, kā man izstās. Un man visu laiku ir tā pati sajūta, ka man ir tā kā, Ka tev ir atbildība par to, ja? Ka tev ir pēkšņi jāsaka. Jā, man tā kā es reizēm nezinu, ko man teikt un kā, ja, kad mamma tur izpļauko, man tā, nesaki tā par sevi, bet es jau to visu dzirdējusi, visu bērnību. Un viņai atkal, tas ietika tādā ķēdē, tur ir radinieki, tur ir māsa, tur ir visu laiku, kas viņai uzliek, un tas ir aizgājis kā tādā vilnī cauri. Tāpēc, ka tu nepieaudz. Es? Jā. Tu paliec tā mazā Ieva, kura no bērnības man tagad staka, ka es vēl joprojām kā bērns jūtos. Es vēl joprojām jūtos iekšā sevī kā bērns. Es gaidu kā bērns tos novērtējumus. Es kā bērns skatos uz mammu, es kā bērns skatos uz visu, kas apkārt notiek. Bet ja es tev palūgtu ieslēgt pieaugušo Ievu, kurai ir sava kafēnīca vai restorāns, kurai ir 2 bērni. Ieslēdz šo savu būtību. Es, starp citu, vienu dienu man ienāca prātā, jo es arī lasīju tavu grāmatu, un man ienāca arī par šo bērnu domu prātā, jo man jau likās, ka kāds es bērns, taču tomēr jau sieviete adekvātā vecumā ar 2 bērniem un biznesu, un tad man vienu dienu tāda ienāca tā doma par to bērnu, un es viņu tikai izslēdzu. Man bija tāds, ak, mans Dievs. Es saprotu, bet viņa tikpat ātri man arī pazuda. Un es viņu vairs nevarēju noķert to sajūtu. Man liekas, man ir vīrs, mēs esam 10 gadus jau laulībā, un man ir 2 bērni, meitai tūlīt jau 13, man ir biznesa. Un tad man bija tāds,
ak, mans Dievs, tai dzīvē. Kāds, ko padomās citi vispār. Jā, un tad man atkal kaut kur pazudu, es atkal ierāvos tajā čaumaliņā tādā, un kad es tagad tas mazais tur prasu uzmanību no visiem. Un skaties, kā strādā tas tavs mehānisms šobrīd, ko es redzu. Tā balss tavā galvā, mammas balss no bērnības, liek tev justies kā bērnam. Tu ļoti labi parādi, tad es palieku maziņa, tad es neko nevaru, tad man ir bail, kam es tur dziedāšu, kā es tur nodziedāšu, un tad viss šis scenārijs. Tad es tur neiešu, man tur vērtēs, un tad es kaut ko neizdarīšu. Tad tu esi bērns. Tad, kad tu radi, kad tu īstenībā saņēmies savai kafejnīcai, tad tu tajā brīdī biji pieaugušais. Tāpēc, ka tu teici tā, klausies, Ieva, es gribu. Tev varēja kāds tajā brīdī apstādināt? Tu taču biji izlēmusi. Jā, tur varēja teikt, cik tas ir loģiski, cik tas ir labi, vai priekš kam tev to vajag. Tev būs, nē, es zinu, ka man to vajag. Tā bija pieaugusī Ieva. Tā ir tā, kas iet, dara sapņus, būvē, kura iet viņai vienalga ir. Vai tas sapnis prasīs tur mēnesi vai gadu, es iešu viņu izdarīšu. Tas ir priekš manis. Ir šīs divas versijas katrā no mums. Tikai jautājums, caur kuru mēs dzīvojam dzīvi. Tad, kad tu dzīvo caur šo bērnu pozīciju, tu saki, jā, reku, mums visām atkārtojās šis scenārijs. Tāpēc, ka tu kā bērns dzīvo to, ko tu esi redzējusi. Bet pieaugušais saprot tā, es redzēju to, un tur tas nestrādā. Tur tas strādā, tas ne, no tā es paņemšu šito, no tā es paņemšu to. Bet es kā pieaugušais izdaru trešo secinājumu priekš sevis. Kā es to visu apvienošu, paņemšu to, ko man vajag, kas man nekalpo, neņemu un eju tālāk savā dzīvē. Bet, lai tu aiziet tajā savā dzīvē ar tiem saviem sapņiem, tev ir jāieslēdz tā pieaugusī versija. Un tas notiek no sākuma pavisam mehāniski, to vienkārši darot. Reāli tu tagad vari pārslēgties, jebkurā brīdī. Vienkārši pasakot sev šo te komandu. Tik līdz tu pasaki šo komandu sev prātā. Tagad es esmu Ieva, kurai vispār jau ir vīrs, 2 bērni, savus biznesus un darbinieki. Par ko mēs runājam? Kādas bailietu skatos? Kā tas vispār ir kopā? Nekā. Izstāsti, kā? Tad, kad tu atnāc tā mazā Ieva, kura gaida novērtējumu, kurai bērnībā un visu šito tas stāsta, un tur bērnībā nebija tās, un es esmu redzējusi, tā ir maziņā Ieva. Bet problēma tā, ka tā maziņā Ieva tev ir tik daudz. Jā. Tā Ieva, kur iet un būvē, viņa ir visu laiku slāpēta. Un tagad tu iedomājies, ir tas tavs prototips, caur kuru mēs varam sasniegt. Tā ir tā būtība, ja, ko tu no sākuma minēji, viņu jūtu, bet tu viņu ļoti reti jūti, tu viņai ļauj reti iznākt ārā, ja, tu viņu visu laiku slāpē ar šo konstrukciju, kas ir mazā. Ieva, bet viņa tev ir no 80% pieņemsim. Bet kāpēc ir tā, ka tā mazā Ieva ir tādi posmi, kad viņa lien ārā un tās bērnības atmiņas nāk tādas ļoti spilgtas ārā un tad tajās kaut kādās dzīves jomās, jo nav tā, ka katru dienu tomēr ir arī tā ikdiena un tāda, bet ir kaut kādas tās lietas, ka tā mazā Ieva, ka tu pilnīgi atceries, jo man tētis ļoti vardarbīgi pret mammu izturējās un arī tur man ir tā kā tas ir īstenībā vēl viens, kad es redzēju, kā tētis izturējās pret mammu bērnībā un tā atbildība pret manu mammu, man ir tā sajūta tāda, tas ir tas, kad es ar to dziedāšanu visu, ka es nepiepildu, ka viņai jau, kā lai tu viss tās, jau nepaveicās ar vīru, ar manu tēvu, un tad vēl es nedziedu un kaut kā atkal, tas ir tas mazais bērns manī, kuram ir kaut kāds iekšējā tā atbildība pret manu mammu. Un tad ir tāda, ka, jā, jo es vienmēr zinu arī to pašu prieku, kā viņi priecājās par mani, ka es dziedu un ka es esmu skatos. Tur ir tāds. Un tad tagad, kad es kaut ko līdz galam baidos, tad man ir tāda. Tas, ko tu tagad man stāsti. Jā, tu saprati to domu. Tas, ko tu tagad man stāsti, ir tad, kad tu savā mammā redzi bērnu. Tava mamma ir sieviete. Un tā sieviete pieņēma pati savā dzīvē lēmumus. Tā skaitā būt kopā ar to vīrieti. Viņai atdod atpakaļ viņas spēku par viņas lēmumiem. Priekš viņas viņa izlēma savu dzīvi nodzīvot tā, kā viņa nodzīvoja. Tas ir viņas izvēles. Tu nevari būt atbildīga par viņas izvēlēm. Tad, kad tu to man saki, tu saki tā, vispār es šajā dzīvē esmu
tagad baigi augstu stāvu, tagad es varu atbildēt par savu mammu, kādus viņai vajadzēja vai nevajadzēja lēmums, es iešu viņai labot viņas dzīvi. Jūs vienmēr bija tā, kas arī metos. Tad tu kā ar savējo netiec galā. Jā. Sakārto savējo, un tad tu vari skatīties, vai tev no tā resursa pietiek kaut kas priekš tiem, kas mums devuši dzīvību. Tu nedzemdēji mammu. Tu neizstāv virs viņas. Tev viņas dzīve nav jālabo. Tanī brīdī tu ej prom no saviem bērniem. Tajā brīdī taviem bērniem nav mamma. Kad tu sāc domāt par to, kā labot mammas dzīvi. Tu tā hops no savas bērnu mammas lomas aizēj prom, es būšu mamma savai mammai. Tava atbildība ir būt mammai saviem bērniem, kuri jau tev ir. Jā, tā ir. Un tad mums jūka attiecības ar bērniem. Viņi sāk mums kāpt virsū, piemēram, vai neklausīt, ja viņiem nav mamma. Jā, tas bija. Šogan es nebiju laikam aizdomājusies. Tava atbildība ir par to, kāda tev ir būtība šajā dzīvē. Tev ir jāpild tas, ko tu nevari nedarīt. Un tad tu esi piepildīta personība, kas ir mūsu pirmais uzdevums. Jo mēs pasaulē nākam vispirms kā personības. Tikai pēc tam mēs kļūstam par sievām. Tikai pēc tam par mammām. Bet tev ir jāpiepildās kā personībai, tad tev ir resurss būt sievai, un tad jums kopā ir resurss veidot ģimeni, būt priekš bērniem. Tāda ir hierarhija, tāda ir sistēma. Tad, kad tu samaisi visu šitā un vēl man pastāsti par to, ka tu tagad iesi vispār mammai labot kaut kādu viņas dzīvi. Es šobrīd dzīvē tā arī jūtos, kad man ir viss tā kā rosols. Jā, pilnīgs manā galvā. Īstenībā, iedomājies, zini, kur ir atslēga, vienkārši dzīvot tajā dzīvē, kur tev patīk. Iedomājies, atslēga ir tik vienkārši. Darīt to, kas tev patīk un kaifot no tā. Viss. Un tad brīdī tu izlabo pilnīgi visu. Tev nav nekas cits jādara. Atgriezties pie tā, kas tev patiesībā padodās. Atgriezties pie tā, ko tu mīli darīt. Un darīt to no mīlestības sajūtas. Man ļoti labs ir piemērs, kā es vienmēr saku, par treniņiem. Iet uz treniņiem, lai sevi iemīlētu. Vai iet uz treniņiem, jo es sevi mīlu. Un divi dažādi rezultāti. Lai es sevi iemīlētu, rezultāts nebūs. Tā būs cīņa. Cīņa, kur tu nekad neuzvari. Bet, ja tu nomainīsi, ka tu ej uz treniņiem, jo tu sevi mīli, rezultāts atnāk pats no sevis. Un tieši tas pats ar dziedāšanu. Ja tu dziedāsi priekš kaut kāda rezultāta, tā būs nemitīga cīņa un grūti, un tur nekad nebūs labi, tur nekad nebūs bauda. Bet, ja tu iesi dziedāt, jo tu sevi mīli un savādāk nevari, tad tur ir tik daudz enerģija, tik daudz mīlestība, tik daudz labsajūtu tajā visā. Jā, jo ir tā, ka tas mans prāts šobrīd man noēd to enerģiju, lai es darītu tālāk. Tas laikam ir tas, un tad zūd tas spēks, tā enerģija. Jā. Tad ir tā, ka tu no rīta piecelies jau nogurst, tu it kā saproti, vajadzētu taču iet un tā, bet tev nav īsti tā spēka, jo tu tā kā jūties tādā, ķermenis sēvo tavu enerģiju tādām parastām lietām, lai tu varētu funkcionēt. Un tad, kad tu esi šādā stāvoklī, tu arī mērķus nevar sasniegt. Tev nav resursu šiem mērķiem. Viņi paliek tā kā otrā plānā. Tāpēc tavs vienīgais uzdevums ir atgriezties pie sevis. Un izkāpt no bērna lomas, ja? Jā, un visu laiku katru rītu pamosties un sev arī tā arī mehāniski no sākuma, kamēr tu pieradīsi pie tās domas, kamēr šis pieaugušais prototips sevī, kamēr viņš izaugs lielāks par to, kā tu esi pieradusi. Un katru reizi, kad tu viņam ļausi vairāk eksistēt, būt un komunicēs caur to, tā otra daļa samazinās. Viņai mazākas tiesības tevi kontrolēt, mazākas tiesības runāt, un līdz viņa beigās paliek ļoti, ļoti maza. Un tā pieaugusī tava daļa auga lielāka, viņa iegūst jau drošu tavu pozīciju tevī, un tu caur viņu vienkārši sāc dzīvot. Jā. Un tas ir no sākuma mehāniski sev arī jāatgādina vienmēr. Kādu tagad lēmumu pieņemt manu pieaugusī versiju? Kādu
kā es tagad justos, ja es būtu pieaugušajā versijā? Dialogs ar sevi ar šādiem jautājumiem. Kādu lēmumu, vai kā es iet uz skatus, vai kā es tagad apģērbtos, vai kā es jebkuru lietu tu vari paprasīt caur šo pozīciju, un tu vienmēr saņemsi momentālu atbildi. Kas tev ir jādara tālāk no pieaugušā pozīcijas? Kāda ir tava atbilde pašai priekš sevis? Pirmais, kas nāk prātā. Droši vien, es nezinu, šobrīd ir tik daudz informācijas. Tāpēc īstenībā pirmais ir, kad es gribētu laikam sakārtot savā galvā to rosolu, kurš man šobrīd ir viss kopā, kas man atņem lieki enerģiju. Tas prāts laikam salikt tā kā mazliet sašķirot tās kā, teikšu, kodīgi kā pieaudzis cilvēks, kas man šobrīd ir vajadzīgs un kas man nav vajadzīgs, un kur man enerģija aiziet pilnīgi lieki. Jo es jūtu, ka man vajag spēku. Lai es tā kā pieaugušais iet tālāk, man vajag šo spēku. No rīta piecelties, būt sievietei, mammai, sievai. Tas spēks šobrīd ir tā, ka tas viss ir kaut kur aizgājis, kaut kur citur. Vai uz tiem pašiem treniņiem aiziet. Ļoti bieži es jūtos tik nogurus, ka es nespēju uz viņiem aiziet. Tas ir normāli. Un tāpēc es saprotu, un tad man atkal uznāk kaut kāds sirdsapziņas pārmetumi, jo man liekas, bāc, taču viss saka, ka jāsporto, es to visu saprotu, bet ja man nav spēka. Tāpēc es laikam no tāda pieaugušā pozīcijas šobrīd gribētu salikt, kur aiziet man enerģija, kurai man nav jāaiziet, lai es varētu darīt lietas, kuras man ir jādara. Un kā tu domā, kas ir pirmās 3 lietas, kas tev nāk prātā? Ko tu dari, ko tev nevajadzētu darīt? Tu varētu nedarīt, tas nav par tevi vispār. Un no turienes tev automātiski arī atnāk šī enerģija klāt vairāk. Tas vienīgi būtu man prāta sakārtošana. Pirmkārt, ko par mani padomās? Viennozīmīgi, jo man par to ir, ko par mani padomās. Skaties, ko par tevi padomās, tā ir bērnu pozīcija. Jā. Pieaugušai versijai tā nav problēma, tā kā tas nav jārisina. Tas ir rezultāts tam, ka tu būsi pieaugušajā pozīcijā. Tad pirmais būtu izkāpt no bērna pozīcijas. Jā. Kā tu to redzi? No mūsu šodienas sarunas, kā tu to vari izdarīt? Es droši vien sev, zinot sevi, kā man strādā lietas, tad tas tiešām būs tāds, kā tu teici, tāds diezgan mehānisks un tāds konstants no rīta pieceļoties un vienkārši sev, iespējams, pēc spogulī atkārtojot šos vārdus. Tāpēc, ka, es esmu to centusies, ka darīt nav sanācis, bet tāda konstanti no rīta pamošanās un pirmais sev pateikt, ka tu neesi bērns. Tas, laikam, būs tāds pats pirmais. Jā. Bet es tev ieteiktu teikt nevis, kas tu neesi, bet kas tu esi. Jā, atgādināt sev. Es esmu pieaugusi Ieva, man ir vīrs, man ir 2 bērni, man ir bizness, man ir darbinieki. Tev nav laika spēlēt to bērnu spēli. Nav. Tā spēle tev ir visu laiku bijusi. Ļoti ilgi. Jā, bet tagad paspēlē pieaugušo spēli. Un to viņi vienkārši ieslēdz. Reāli noliekot sev faktus, ka, klausies, fakti runā paši par sevi. Ir laiks spēlēt pieaugušo spēli. Jā. Un tu tieši tā, tu to no rītiem vienkārši piecelies, ieslēdz. Ja tu pa dienu jūti, ka tu kaut kur aizpeldi projām, hops, atpakaļ. Tā vispār pieaugusī jau ej atpakaļ. Pie rulles, pie stūras. Un ar laiku viņam būtu jāsamazinās. Jā, tas strādā, tas arī strādā. No sākuma tas ir jāatgādina sev. Izveidojās pēc tam neironu savienojums. Katru reizi, kad tu sev atgādini, izveidojās neironu savienojums. Ceļš uz to, ceļš uz pieaugušo versiju. Katru reizi tu tā kā iezīmē šo ceļu aizvien spilgtāk. Vienā brīdī šis neironu savienojums ir tik spēcīgs, ka viņš var strādāt automātiski. Tā strādā vienkārši mūsu iekšējā sistēma. Tas tāpat kā iemācīties braukt ar riteni. Mēs trenējamies, un vienā dienā uz riteni tu uzkāp, un tu pat vairs nedomā, kā braukt. Tas notiek automātiski. Kāpēc? Tāpēc, ka šis neironu savienojums, kurš atbild par braukšanu ar riteni, ir izveidojies tik spēcīgs, ka viņš kļūst par automātisko rīcību. Jā, un tieši tas notiek arī ar šo pašu uzdevumu. Jā, no sākuma tas ir treniņš, tā ir apzināta rīcība, bet tu ej uz rezultātu. Un beigās tā ir daļa tevis, un šo daļu tevis tu izmanto aizvien biežāk, līdz tā kļūst par tavu jauno identitāti. Notiek maiņa. Un tad tu pasaulē miedarbojies ar šo identitāti, un cilvēki, uzvedības, notikumi visi mainās. Tāpēc, ka pieaugušā dzīvē taču ir citi notikumi. Jā.
Un tad tu vienkārši skaties, tev liekas, kā tas strādā, kāpēc tie cilvēki pēkšņi mainās. Viņi nemainās. Nē, tu vienkārši miedarbojies savādāk. Un tas tavs enerģētiskais lauks, viņš kļūst no tā saspringuma, no tā maziņā saspringušās sievas, ir tāda brīvība, un cilvēki tavā klātbūtnē jūtās brīvāki. Viņi tevi nolasa savā. Un droši vien arī mainās. Jo es tieši pagājušo nedēļu, es ik pa laikam ar vīrumu saku, kāpēc man apkārt ir viena tipa cilvēki, tādi viena tipa. Un tagad es īstenībā saprotu, jo es jau esmu tā, kas piesaistījis ar visu to. Un tas, kas man viņos nošokē, īstenībā es pati tāda esmu. Jā, pēc tās atzinības augstošie. Man apkārt ir tik... Tu to redzi, jā. Es, tieši darbinieki, ka man nāk. Jo nāk jaunie, un es vienmēr saku, pie manis atnāk tie cilvēki, kuriem ir jāatnāk. Jā. Un viņi visi nāk vienādi. Jā. Viņi nāk ar tādu... tā kā es taču varu... man tāds, pagaidi. Un tad es tā sēdēju, un tad es saprotu, ka īstenībā jau tas ir tas mans spogulis, kas parādās tajā... Ja? Un tad, kad tu iekšēji maini šo stāvokli, mainās cilvēku vide, mainās, tāpēc arī bieži nomainās draugu loks, dabīgā veidā. Tāpēc, ka tāpat arī dzīves laikā mēs izaugam. Mēs augam un tie apzinātības līmeņi, viņi mūsos mainās. Un tajā apzinātības līmenī, ja, piemēram, kāds tavs draugs paliek zemākā apzinātības līmenī, un viņam dzīvē vēl nav notikušas tās atziņas, ja mēs dabīgā veidā aizējam katrs pa savu vērtības. Tas ir normāls process. Mēs nevaram pavilkt līdzi ar varu uz augšu. Bet uz leju gan var noraut lejā ļoti viegli. Ja? Tāpēc stāsts ir par to, ka tu nevari viņus, tos cilvēkus mainīt. Tev atliek vienkārši sevī iekšā mainīt šo te domu, ar kuru tu skaties uz pasauli. Un tad cilvēki paši vai nu viņi nomainās kā cilvēki, un atnāk citi cilvēki vietā, vai šis pats cilvēks arī sajūt to un sāk kaut kā uzvesties savādāk. Un tas notiek diezgan ātri. Labā ziņa ir tā, ka tas notiek ļoti salīdzinoši ātri. Tas pat var notikt nedēļu, 2. Un principā uzreiz tajās dienās, kad tu ieslēdz šo pieaugušo versiju, jau uzreiz ir novērojams rezultāts. Tas notiek šitā, bet tajā lielajā vidē, tajā, kurā tu miedarbojies, tur līdz mēnesim jau ir manām rezultāti. Tas notiek ļoti ātri. Un pat kļuva interesanti pamēģināt. Jā, tas ir fenomenāli ātri, cik arī strādā tavā prātā, kad tu sevī ieslēdz šo versiju un tu sev par to paziņo, ka tagad kā es vispār reaģētu no pieaugušās versijas uz šo situāciju. Un tev momentāli atnāk atbildi. Tāpēc, ka viņa jau to vien gaida, ka tu viņai dosi iespēju parunāt, ka tu viņai dosi iespēju būt tai, kas vada šo tā pieaugusī versiju. Viņa gaida to iespēju. Tikai viņas laika tiek nospiesta. Viņai pateikt, kušu, mums tagad ir vispār jābaidās, mēs nedrīkstam neko tādu darīt. Ja? Un viņa tiek nospiesta. Bet ko darīt ar tās mazās ievas visām tām domām? Tas ir tas bērns, bet es saprotu, labi, viens ir mehānisms, bet viņi jau nekur nepazudīs. Kur man vienmēr viņu tā kā, es vienkārši domāju tā, jo viņš jau man nāks, tā mazā ieva līdīs ārā. Vai arī viņa vienā brīdī, ja es sākšu pret sevi izturēties un saņemt to mīlestību, varbūt, kuru mēs jau viņu uzpildām. Jā. Ko viņa patiesībā vēlās? Viņa vēlās tikt uzklausīta, viņa vēlās tikt samīļota, viņa vēlās, lai viņu pieņem tāda, kāda viņa ir. Pieaugušajā versijā tas jau notiek. Tu sevi uzklausi, tāpēc, ka tev ir sapnis, uz kuru tu virzies. Uzklausīji sevi? Uzklausīji. Tu pati sev pasaki tā, man īstenībā nevajag tur to visu atzinību, man pašai ļoti patika tas, ko es izdarīju. Saņēmu uzslavu no sevis, saņēmu. Protams, ja tu gribi ikdienā viņu dziedināt, tu vari vienkārši sev tiešām ikdienā tādus vārdus arī teikt. Klausies, man ļoti patikš tas rezultāts. Reāli pati sev pateikt. Man ļoti patīk, kā es šodien to izdarīju. Jā. Vislabākais piemērs ir iedomāties, ko tu teiktu savam bērnam. Vai tu teiktu tās domas, kuras tu saki sev? Vai tu teiktu tos vārdus, kurus tu saki sev? Nekad. Nekad? Ar ko tu esi sliktāk? Tā mazā meitene, Jā. Tā, to tu visu atrisinās, tur es redzu, ka tev tur viss aizies. Starp citu, es paskatījos tavā
augstākajā misijā. Un tavā kartē ir, gan tavā augstākajā dzīves misijā, gan tavā kartē ir sešinieki. Un sešinieki runā par tādu kā vispār spēju iemācīties sevi pieņemt un mīlēt. Sešinieks mīnusā tas ir cilvēks, kurš ir paškritisks, kurš uzliek citus augstāk par sevi, kurš pazūd attiecībās, ejot attiecībās zaudē sevi un pēc tam gaida, kad visi viņiem pateiksies par to, ka viņš tur ir bijis labs pret citiem, bet īstenībā sešinieka galvenais uzdevums ir iemīlēt sevi. Tādēļ, ja tu dzīvē nāc jau ar šādu savu uzdevumu, tad skaidrs, ka tev dzīvē tas būs grūti, jo tavs uzdevums ir pārvērst šo mīnus plusā, lai tu pēc tam šo mācību iegūtu. Tādēļ tas, kāds uzdevums mums ir, tas vienmēr nāks mīnusā no sākuma. Lai mēs izietu šo ceļu, iegūtu plusu, un tad mums rodas tā, kur es iemācījos. Kur beidzot, es zinu, kā to darīt, jo tikai tad tu vari kādam to dot. Pareizi, kad tu esi izgājis šo ceļu, tevī radās atziņa, pieredze, un tad tu ar kādu vari par to dalīties. Tādēļ tev ir mamma, kura tev palīdz justies mīnusā, lai tu to mīnusu iztērptu plusā. Un tad tu teiksi, kur ir. Un tad ir paldies mamma. Jo viņa jau patiesībā tev palīdz piepildīt to savu dzīves stāstu. Un ļoti viegls veids, kā šo izdarīt vispār sešiniekam, tā ir spēja atklāties cilvēkiem. Tā ir spēja izmantot seksuālo enerģiju. Tev ir jāatverās pasaulē, tev ir vairāk par sevi jāstāst, jārunā, par savām sajūtām, par to tieši, kā tu jūties. Varbūt tā ir caur to pašu dziesmu. Es nezinu, vai tu raksti vārdus, vai tu izliec, bet tas arī ir veids, kā to izdarīt. Un tavs uzdevums ir atklāt sevi sievišķību, pieņemt sevi visos veidolos. Nevis tikai tad, kad es esmu slaida un baiga foršā, bet tad, kad es neatbilstu savam it kā standartam uzbūvētam. Pieņemt sevi tad, un tad jau pats pārējais viss notiek. Cik interesanti sajiet kopā, šo tēmu, to manu problēmu, kuru es cenšos šobrīd. Viņa nav tava problēma. Tava problēma patiesībā ir tajā, ka tu drīksti it kā savā galvā sevi pieņemt tikai perfektā veidolā. Un tev bija ļoti foršs viens fragments, kurā tu teici, sabiedrības standartiem atbilst uz skatuves. Kas tā ir par sabiedrību, kur ir noteikusi kaut kādus standartus? Kur galvā tev ir tie... To, ko man daži cilvēki ir iestāstījuši, kāda ir tā sabiedrība. Jā. Vai tās ir tavas domas par to procesu, piemēram? Vai tās ir viņu domas? Un tu atkal dzīvo caur šo cilvēku domām. Un tad tu pieņem sevi šajos neperfektajos veidolos. Un tā ir izeja uz turieni, kur tu vēlies nokļūt. Nevis tā kā sev pušot, tu neesi pietiekami labi, tu neesi pietiekami skaisti, tu neesi pietiekami ērta, tev jābūt tādai. Nē, tu esi jau tagad pietiekami skaista, pietiekami ērta, pietiekami. Un tad tu sevi tādu pieņem, un tad viss tā kā aiziet. Un iestājās vieglums. Yes. Tad tev ir ielikts vēl tāds skaitlis kā palīdzība vai labdarība cilvēkiem, jo tev ir tāda kā glābšanas enerģija. Es nezinu, vai tev vispār velk uz to visu, ka tev gribas cilvēkiem palīdzēt. Jā. Ir tā? Jā. Arī viens ir labdarība, bet otrs ir arī ar savu to pieredzi. Tāpēc es arī droši vien esmu šeit. Jo es tā kā, tu redzi, ka tas var noderēt. Tas var arī kādam citam noderēt. Tāpēc es arī savā Instagramā vai arī šajos sociālos tīklos es ik pa laikam atkal man ir bijis. Tāpēc es zinu, man to daudz ir teikuši, Ieva runā vairāk, stāst savu viedokli, stāst savu pieredzi. Jo man vienmēr tā, ko tad atkal es tur runāšu, kurš tad vispār klausās, kuram tas vispār interesē. Un atkal mans prāts man to iedzen, bet tajā pašā laikā man ir cilvēki, un man raksta, tev pastāsti vēl, kā tev tur ir. Un tad man tāds, kādam tas interesē, bet atkal, tā kā es skaties, noņem svarīgumu no sevīm. Nevis kādam burtiski interesē, tāpēc, ka tā esmu es, bet cilvēki meklē atbildes caur mums. Ne jau viņiem interesē, jo es. Viņiem interesē tas stāsts, kurā viņi var dzirdēt atbildi priekš sevis. Un stāstītājs var nebūt tik svarīgs.
Un tajā brīdī, kad tu stāsti arī par sevi, nevis stāsti tik daudz kā par tevi, bet tām atbildēm, kuras viņi dzirdēs caur tevi. Un tā mēs noņemam svarīgumu no sevis. Tā ir tā miedarbība pasaulē, ka tu kaut ko dod. Un 13. tā ir spēka enerģija, un šo spēku tev ir jāiegūst. Tu dzīvē caur nevieglajām situācijām mēs iegūstam spēku. Ja? Tāpēc arī tām ir jāspēj pateikt paldies un ieraudzīt, kā tu pateicoties tām situācijām izaugi. Katrā no situācijām, kuras tev, varbūt tev kaut kur dziļi sirdī sēž, ja? Kaut kas nebija kaut kur godīgi vai man izdarīja pāri. Atgriezties tajā situācijā un ieraudzīt, ko tu pēc tam izmainīji sevī. Kā tas patiesībā bija par tevi. Ja? Pārvērst šo pieredzi plusā. Un tad tu aizēji ar to momentu, ka bļāviens, pateicoties tai situācijai, es vairāk neļauju tā un tā. Vai pateicoties tai situācijai, es iemācījos nospraust robežas. Vai pateicoties tai situācijai, es īstenībā ieraudzīju, ka tas ir tā. Un tu saproti, kāpēc tas bija par tevi. Ja? Jo tev uzbūvēt šo spēku, tu vari caur situācijām, bet viņās ir jāierauga, kā tu to izdarīji. Un vēl tas nozīmē arī to, ka tev ir jārada kaut kas jauns. Kaut kas, kas iespējams nav. Vai tu saproti, par ko es runāju? Nē. Nav tev bijusi sajūta, ka tu gribi radīt kaut ko, kas vēl nav? Nē, man visu laiku dzīvē ir tā sajūta. Tāpēc es īstenībā varbūt šo varētu pat pārfrāzēt, nevis tas mans augstās latiņas, bet man visu laiku ir tā sajūta, ka man vajag savādāk nekā citiem. Arī mans biznes, kas šobrīd ir, es vienmēr skatos, man ir cilvēki, bet kā, bet taču tur visi dara tā. Es saku, nē, man būs tā, kā es gribu, jo tā kā man liekas, ka tas ir kaut kas jauns, un es caur to visu laiku eju. Un skaties, mēs arī, es tev pilnībā saprotu, man ir tieši tāpat, kaut vai it kā mani bloknoti ir, taču visiem ir bloknoti, vai ne? Ne visiem, bet daudziem ir bloknoti. Ne jau tas ir jauns, bet tas, kādā veidā es tur izpaužos, es vienmēr domāju, tā, man vajag mazliet kaut ko savādāk, man gribas to un to. Man arī ir šī 13. enerģija, lai rastu kaut ko jaunu, radītu. Un te ir stāsts par to, nevis es darīšu tikai tā, kā es gribu, bet tas ir tas, ko tu vari aiz sevis atstāt savādāks, kas atkal var cilvēkiem paplašināt redzējumu. Mēs skatāmies visu laiku kontekstā, kā mēs īstenībā ar pasauli tajā veidā iedarbojamies. Noņemot to svarīgumu no sevis, iedomājies, cilvēks aizgājis uz radītu vietu tavu, ja? Sēdēja, dzēra tanī brīdī tēju, kafiju, ēda un ieraudzīja to, ko tu tur esi radījusi. Viņam tā pēkšņi, bet tā arī ir tagad. Es tagad sapratu, man gribas šito, un viņš aiziet mājās un sāk, piemēram, zīmēt vai sāk tā iemesla dēļ kaut ko darīt. Tu caur to miedarbojies ar to cilvēku netiešā veidā. Tu saki, jā, tā neesmu es, tā esi tu. It kā tā vieta vai tās lietas neesi tu, nē, tā esi tu. Vēl joprojām tā esi tu. Tu tikai miedarbojies ar viņiem, viņš dzerot to krūzīti, ieraudzīja to un saprat tā, kur man ir zīme, ka man ir jāiet. Un viņš aiziet un izmaina savu dzīvi. Ak, Dievs, es nekad nebiju to pagriezis no tāda skatu punkta. Tādēļ tavs uzdevums ir darīt visu to, ko tu iekšā jūti. Un tu nedrīkst nedarīt. Ak, Dievs, es šito ļoti paturēšu sev tajos brīžos, kad... Tur ir dialogs, jā. Bet nedarīt, tur ir dialogs. Nē, es nedrīkst nedarīt. Kā man ir uzdevums. Un viss. Uz šīs nots mēs pabeidzam. Es biju sagatavojusi tev bloknotu, varbūt tev noderēs. Šis gan nav darbs ar pagātni, bet darbs ar nākotni. Tas ir mans jaunākais darbs. Man tā jābīr, tas man ir. Tur ir iekšā meditācija, bet es gribēju tev papildus uzdāvināt. Es nezinu, vai tu esi dzirdējusi, man ir 21 dienas meditācijas terapija. Es esmu dzirdējusi, jā. 21 dienu. Katru dienu tev ir jānoklausās jauna meditācija, un pirmās 7 dienas ir par sevis dziedināšanu, arī par savu iekšējo bērnu, un tur tu saliksi varbūt nedaudz to savu, kā tu teici, bardaku galvā, ja? ko tu
Kurš tev tikko tu piemini to manu mazo bērnu, man uzreiz asars acīs. Man pilnīgi, kā tu pasaki to savu mazo bērnu, man uzreiz gribās raudāt. Tur tu varēsi aiziet viņu samīļot, tur tu varēsi izdarīt visu, kas tev ir jāizdara. Es ticu, ka tas tev palīdzēs. Tev vienkārši ir 21 dienu sev jāpasaka, veltīt laiku sev. Tas varētu pātrināt to tavu pieaugušās versijas nostabilizēšanu sevī. Tā būtu mana dāvana priekš tevis. Tā kā paldies, ka tu atnāci. Paldies. Drīkst tev samīļot? Drīkst. Tā, lūdzu. Paldies. Paldies.